Madonas novadā Ošupes pagasts atrodas vistālāk no novada centra, taču tas nav šķērslis ar vienu jaunu pagasta attīstības projektu ieviešanai. Vienīgajiem novadā izbūvēts peldbaseins, pagasta centrā tikko uzsākti vērienīgi rakšanas darbi ūdenssaimniecības un notekūdeņu sakārtošanas projekta ietvaros, bet nobeigumam tuvojas vietējās pamatskolas renovācija. Tiesa siltināšanas darbi bija jāpabeidz jau pirms gada, taču to izpildes termiņš vairāk kārt tika pagarināts. Beidzot, pagasta ļaudis ir sagaidījuši, ka stalažas ir noņemtas un skatam paveras koša fasāde. Es kā vecmāmiņa esmu ļoti priecīga par cik mēs tepat blakus skolai dzīvoju un es skatos, kā tas viss notiek. Un ar prieku skatos, ka mūsu skoliņa paliek aizvien skaistāka un skaistāka. Protams, lēni jau tas gāja, bet kas lēni iet, tas labi iet. Kopumā projektā ieguldīts ap 140 000 latu. Iekštelpu kosmētisko remontu veikuši pašu spēkiem, bet ar Eiropas līdzfinansējumu veikti āra darbi. Projekta laikā tika nosiltināta fasāde, nomainīti logi un arī apšots ar minorītu, visu fasādi apšot ar minorītu un arī jumts tika nosiltināts un jauns jumta segums uzklāts. Līdz ar siltināšanu skolas vadība cer ietaupīt gan uz kurināmo, gan arī siltākas telpas būs ikdienā. Praktiskā ziņā es domāju, ka arī uz apkuri ietaupīsim. Malka tagad arvien dārgāka un dārgāka paliek. Es domāju, ka manīsim to. Degumnieku pamatskolā šogad mācās teju 60 skolēnu. Vairāk nekā 30 bērnu turpat apmeklē bērnu dārza grupiņas. Sastaptajiem skolēniem sava skola tagad patīko tīri labi. Kādu tad jūs šogad esat skolu ieraudzījuši? Krāsainu. Krāsainu un jauna. Kas jauns ir ar jūsu acīm? Nu, krāsas jaunas, kas vēl? Klases iztaisītas. Skola tas ir kaut kas, vai ne? Tas varētu teikt, ka tas ir viss mums te, vai ne, centrā. Un ja tāda skaista skola, vai ne, tas mūsu pagastu vispār ļoti izkrāso, tā varētu teikt. Līdz ar skolas fasādes renovāciju ir rasts ne tikai ekonomiskais ieguvums. Sakārtota vēl viena ēka pagastā un varbūt pati galvenā ēka visā pagastā.